Hello! Tātad te Santa, un vienā no maniem iepriekšējiem video jūs man ļoti daudz jautājāt par manu tetovējumu. Jūs vienā Q&A man bija jautājums, vai man ir tetovējumu, vai es gribētu tetovējumu, man bija tāds, man ir tetovējums, tad jums visiem bija tāds, padevā tetovējumu. Jā, šodien es vienkārši domāju, es esīšu story time par manu pirmo tetovējumu. Vai vienīgo tetovējumu. Sāksim stāstu. Nē, es labākam parādīšu vispār šo tetovējumu. Saku nav pārāk spalvaini kāja. Jā, ka nē. Tātad, šis ir mans tetovējums. Šeit. Tātad, kā es viņu raboju? Tātad diezgan interesants. Tas nav casual stāsts cilvēks iet uz salonu, uztais tetovējumu. Nē. Man bija 14 gadi. Un es nezinu, kas man bija tā kā galvā noticis, bet es izdomāju, ka es gribu tetovējumu ar savu labāko draudzeni. Varbūt tajā laikā tā kā mēs nebijām vairs tik labas draudzenes, bet es nezinu, kāpēc. Es gribēju tetovējumu ar viņu vienādu. Un tad, es vienādien domāju, taisam tetovējumu, jo mums bija tāds draugs, pie kura bija tetovējumā adata. Es nezinu, kāpēc. Un tad mēs, tā kā, mums bija tāds, es esam tetovējumus vienādus. Tad mēs nākamajā dienā gājām pie viņa taisīt tetovējumus. Vai viņš bija kaut kāds tetovētājs? Nope. Vai es biju kaut kādā salonā? Nope. Nekad nedariet tā. Es varēju tur nezinu kādu iekaisumu savā kājā dabūt, bet 14-gadīgā Santa bija savage rebel. Es nezinu, man bija tāds, es taisīšu tetovējumu. Un tad mēs aizgājām pie viņa, un mēs tā kā vienu otrai mēs pat nezinājām, ko mēs gribam. Mēs sēdējām tur, un mēs tā kā, ko mēs atrusīt? Un tad mēs caur translate izdomājām, ka mēs gribam vārdu draudzība grieķu valodā. Jā, tā kā šis tetovējums, tas nozīmē draudzība grieķu valodā. Un jā, tad mēs paņēmām vienkārši to tetovējumu adatu, notīrījām viņu ar kaut kādu spirtu. Es pat īsti neatceros, ko mēs viņu tīrījām. Un vienkārši paņēmām tinti un vienu otrai iedurstījām kājā ar tetovējumu. Nedariet tā. Tas nav normāli. Tā cilvēki vairs nedara. Es varēju dabūt kaut kādu iekaisumu, es varēju dajieb nezinu, ko dabūt tie tetovējumā iekšā. Bet paldies Dievam, man nekas nenotika tai kājai. Un viņa ir sveika un vesela. Jā. Tad, šis tetovējums nozīmē draudzību grieķu valodā. Es personīgi neko to nesatāstu, jautā, ko viņš nozīmē, vienmēr tāds, neko. Jā, un tur mans brālis, manuprāt, random sāka radiem teikt, kad man ļoti garšoja vista. Tāpēc es domāju, ka random valodā, ja tu vērt vārdu vista uz savas kājas. Un kas ir riktīgi stulbi, kā, piemēram, manu vecāku reakciju uz to. Viņi nezināja, ka man ir tetovējums. Nu, kā viņš ir uz kājas, vai tā, kad īsti nevar ievarīt, tāpēc tāpat zeķi ir pa virsu. Un ja viņš neievēroja kāds vairākus mēnešus, bet tad tā kā mans brālis uzzināja, ka man ir tetovējums. Un tad viņš pateica maniem vecākiem, jā, man vecāki galīgi nebija priecīgi par to, ka man ir tetovējums. Viņi bija nenormāli dusmīgi. Ne, man mamma tā kā bija dusmīga, bet tā kā, es nezinu, bet mans tētis. Mana tēta reakcija, ej, tu nost, viņš bija tik dusmīgs. Tik dusmīgs. Labi, man būtu 14-gadīga meita, un ja randoms kā es parādītos random tetovējums, kaut kāds what the fuck vienkārši, es būtu arī tik dusmīga. Bet jā, viņš bija ļoti dusmīgs. Jā, es tagad ar to meiteni, ar to savu labāko draudzeni, ar kur mums ir vienā tetovējuma. Es ar viņu vispār, tas ir tik skumji vispār. Jā, bet es ar viņu vispār tā kā vairs nerunāju īpaši. Nu, man arī nav kontakts, vienkārši man viņa galīgi nav kontakts. Es arī tajā laikā, kad es pēc tiem taisīju, es ar viņu vēl draudzējos, mēs vairs nebijām tā kā labākās draudzenes. Un ja tagad viņa tā kā mācās manā skolā, paralēlā klasē, es kā viņu redzu ikdienā, bet man ar viņu galīgi nav kontakts vai nekas tam līdzīgi. Un es nožēloju, ka tu uztaisīji šo tetovējumu, tāpēc, ka, nav tik traki, viņš man tā kā ikdienā netraucēs, ikdienā nemaz neredzu, un nav jau tik traki, kad 5 grieķu burti uz manas kājas. Bet es domāju, Mega pocīti, jo, incīti, jo, mans mazais kaķītis.
Megijai nesen bija vārda diena, starp citu. Ja man būtu izvēle šodien tā tetovējumu netaisīt, jā, nekad nedariet tā. Tas vienkārši nav normāli, kad toreiz man bija tāds jolo, bet nedariet tā. Tas nav forši, tas galīgi nav. Tur ir būt infekcija, kādu slimību. Un jā, tas galīgi nebūtu jauki, tāpēc nedariet tā. Ja jūs gribat tetovējumu, tad es teiktu netaisiet draudzības tetovējumus, bet ja jūs ļoti gribat, tad, nezinu, taisiet, bet netetoviet citu vārdu iekšā savā ķermenī. Tas tā galīgi nevajag darīt. Jā, ejiet pie profesionāļa, pirms tam pārunājiet ar saviem vecākiem par to. Ja viņi jums neļauj, tad pagaidi kādu, ja tu pēc kāda gada, un joprojām gribi šo tetovējumu, tad varbūt viņi var taisīt. Nevis domāt, es gribu tetovējumu, nākamā dienā random taisīt tetovējumu. Bija kāda random drauga, es viņu pazinu, bet viņš galīgi nav tetovētājs vai kaut kas līdzīgs. Tāpēc, jā, es ceru, ka šis jums būtu maza pamācība. Jā. Ok, paldies, ka skatījāties, un tiksimies nākamreiz. Labi, jums arī jātams, ja tas sāpēja. Jā, parasti sākā vai tas sāpēja. Es nebija tik traki, tas teikt, ka tas tāpat kā, nezinu, kā tu epilē savu kāju, sāpes ir vienādā līmenī, tas nav tik traki. Jā, ok, paldies, ka skatījāties, un tiksimies nākamreiz. Čau!